Ikdienā arvien vairāk dažādu procesu notiek digitālajā vidē. Tā ir nevien vienkārši saziņa starp cilvēkiem, bet tur pieejami arī dažādi pakalpojumi. Tāpēc svarīga ir digitālo prasmju apguve, lai ik viens varētu patstāvīgi un droši izmantot digitālos pakalpojumus gan valsts, gan privātajā sektorā. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija organizē digitālo prasmju apmācības, kas norisinās vairākās pašvaldībās. Projektā Sabiedrības digitālo prasmju attīstība viena no apmācību nodarbībām nesen notika Gulbenes novadā Stāmerienes bibliotēkā. Šoreiz grupā piedalījās 7 dalībnieki, visi no Stāmerienes vai tās tuvākās apkārtnes. Mēs iemācījāmies šodien WhatsAppā izveidot grupu. Jaunu grupu, ielikt attēlus. Mums ir labi, ka mēs viens otru papildinām. Un šī sieviete man ir atkal tiešā kaimiņiene, un tad mēs tā kā mēģinām visi kopā, ko viens nemāk, to otrs atkal parāda. Kaimiņienei bija iepriekš podziņu telefons, un tagad dabūja modernu telefonu, un viss jāmācās. Apmācībām var pieteikties ik viens interesents no 16 gadu vecuma. Kā stāsta apmācību mentore, visbiežāk dalībnieku vidū ir gados vecāki cilvēki, kuriem jau ir pamatzināšanas digitālajā vidē, taču viņi vēlas tās nostiprināt, iegūt pārliecību un pārvarēt nedrošības sajūtu darbā ar tehnoloģijām. Šeit, kas cilvēkiem ir aktuāli, ļoti svarīgi, pieņemsim, ir saziņa ar WhatsApp, kur viņi var sazināties ar saviem tuviniekiem. Ir internetbanku, mēs skatāmies, e-parakstu mēs skatāmies, mēs ļoti daudz runājam par krāpniecību. Tātad tās tēmas, kurām varbūt ikdienā paskriets garām, kuras šobrīd ļoti aktuāls un cilvēkiem nepieciešamas. Iedzīvotājiem visbiežāk grūtības sagādā reģistrēšanās valsts un pašvaldību tiešsaistes portālos, kā arī e-paraksta lietošana ikdienā. Apmācībās iespējams apgūt gan šīs prasmes, gan arī pavisam vienkāršas iemaņas. Pirmajā līmenī šī ir vairāk tiešām tikai datora lietošana, sava e-pasta izveide, iepazīšanās ar internetbanku. Otrā līmenī jau ir WhatsApp lietošana, droša internetbankas lietošana un, protams, arī droša pirkuma internetā un arī failu pārvaldība. Un trešais līmenis ir jau e-pakalpojumu izmantošana, vai e-paraksts. Mācības notiek gan dienas, gan arī vakara grupās, lai zināšanas var apgūt arī tie, kuri pa dienu strādā. Dalībnieki atzīst, ka mācības sniedz pārliecību, ka nekas nav neiespējams. Es domāju, ka tas ļoti vērtīgi katram cilvēkam, neskatoties, vai viņam ir 65 vai 95. Un laiks, protams, iet uz priekšu, un mums ir jāskrien līdzi. Atpalikt nevar. Kopumā projektā Sabiedrības digitālo prasmju attīstība visā Latvijā līdz nākamā gada aprīlim plānots iesaistīt 40 000 iedzīvotāju. Projekta kopējais finansējums ir vairāk nekā 9,3 miljoni eiro. Līdz šim projektā iesaistījušās 34 Latvijas pašvaldības. Madara Māsāne, Aiga Vendeliņa Ēķe, Vidzemes televīzija.